Kādai reakcijai jābūt no nevainīga cilvēka, kura darba sfēra, uzņēmums un pat vārds parādās Epsteina failos? Pirmkārt, jau laikam vēlme pārbaudīt, kas tur ir rakstīts. Vai jūs ielūkojaties šajos dokumentos? Tādīs failos? Jā. Nē, es neskatījos. Nu tad varbūt atklāsme, ka nozarē ir problēmas. Ko jūs teiktu? Trūkst tās izpratnes vai viss ir kārtībā nozarē? Es pieņemu, ka nozarē viss ir kārtībā. Fāk, ok. Nu tad varbūt noklausoties stāstu par to, ka 14-gadīgai meitenei 2 pieaugušu modes aģentūras cilvēki pierunāja mammu atstāt bērnu vienu un tad pierunāja šo bērnu taisīt kalfoto, varbūt tad reakcija dusmas, naids pret tiem aģentūras cilvēkiem, nosodījums viņiem, skumjas un sašutums par bērna piedzīvoto, jo tas tak nav normāli, vai ne? Vai ne? Jā, kas notika ar mani, jā. Ja jums ir ko piebilst Šī gadījumā vajadzēja rīkoties tā, vajadzēja ziņot aģentūrai, kurā jūs bijāt Itālijā. Kad, teiksim, bija tāds gadījums, tur bija fotosesija. Es saprotu. 14-gadīgai meitenei vajadzēja būt saprašanai un drosmei, kas reti piemīt pat pieaugušam cilvēkam. Un tas viss vēl svešā valstī. Ak, Dievs, vismaz nosauc tos cilvēkus par neģēļiem. Vai jūs sakat, ka tas ir izņēmums šajā gadījumā? Es pieņemu, ka tas ir izņēmums. Es uzreiz piedodiet. Pasaulē ir pilna visādiem jocīgiem cilvēkiem. Tā nenotiek, tā nav ikdiena. Es pateikšu no savas pieredzes par to pašu gadījumu, ja, par to fotogrāfu. Par to vajadzēja ziņot aģentūrai, ka man tāds fotogrāfs tur uzplējās, ja kaut ko tur lika darīt, ja, un aģentūra vairāk nesadarbotos ar viņu. Ok, aģentūra vairs nesadarbosies ar pedofīliem. Un laikam ar varas iestādēm arī ne, lai apcietinātu šos pedofīlus.